Labs vakariņš ir pulkstens, jau tieši 19:00, un mēs tiekamies kā jau katru pirmdienu raidījums Tur ārā kopā ar tevi, un man līdzās ir Grēta. Sveika, Grēta! Sveika, Zane! Redz, mēs tikko uztaisījām vienu tādu mazu materiāliņu jau par tevi, ko arī mūsu skatītāji YouTube kanālā redzēs, bet mēs ķeramies jau pie lietas, tāpēc, ka mums nav daudz laika, un mēs ceram par šo stundiņu jums daudz ko pastāstīt un arī izspēlēt pāris tiešām ļoti, ļoti labas spēles, un arī Grēta šodien dabūs kaut ko saldu par to končiņas. Jā, bet, kā jau zināms, modelē figūra ir jāietur, tāpēc končas ēdīšu es. Nē. Tātad ķeramies klāt mūsu pirmajai rubrikai, kas saucās Ziņas tavai iedvesmai, un katru reizi, kā jau jūs zinat, mēs runājam par kaut ko tādu, kas tiešām palīdz mums iedvesmoties un iemāc mums kaut ko pavisam jaunu. Tāpēc parunāsim nedaudz par to, ka Latvijā mums piedāvā apmeklēt itāļu ēdienu kursus. Ja vēlies iemācīties gatavot iecienītākos itāļu ēdienus, pastas, pīcas, risoto un tiramisu, esi laipni aicināts kursā, kura sākums ir tieši 17. marts. Tā kā 2 dienas esat nokavējuši, vai arī nokavējušamies mēs esam, bet, es domāju, ka nav par vēlu nekad pieteikties, tā kā labāk vēlāk nekā nekad. Tie, kas abonē žurnālu Joy, tās noteikti var būt vairākums meitenes, tad atcerieties, ka jums uz šiem kursiem būs mīnus 20% atlaide. Un telefons, pa kuru jūs varat pieteikties, ir 673 83 499. Nākamie kursi, ko es ieteiktu apmeklēt, ir noteikti vīna kursi. Un vīna kursi mums bija kaut kur tepat. Praktiskie kursa, vīna kursi. Itāļu vīnu degustācija ar uzkodām pieredzējuša vīnziņa Rolanda Rudāna vadībā. Un arī meitenēm, vai puišiem, kas abonē Joy, atlaidīta mīnus 20%. Plānotais datums ir 13. aprīlis 2012. gads, tā kā tu neko vēl neesi nokavējis un tev ir iespēja pieteikties. Un pieteikties tu vari pa tālruni 673 83 499. Tā kā nākamā mūsu rubrika ir Nenogulē klausies, man ir jautājums jau uzreiz Grētai. Kā zināms, ir iznācis jaunākais Sony Ericsson telefons, kurā ir iespējama ļoti laba opcija. Tomēr telefons ir tāds padārgs, 360 latu. Tomēr man liekas, ka tā opcija skatīties kino telefonā ir vienkārši tiešām ļoti laba. Un šo jautājumu tev jautāju tieši tāpēc, ka tu nesen esi iegādājusies jaunu telefonu. Kāpēc neiegādājies jauno Sony Ericsson? Man, ja godīgi, ir tā, ka man saistībā viss ar tehniku ir vajadzīgs ļoti vienkārši, tāpēc, ka es pārsvarā telefonu izmantoju tikai tā, lai sūtītu īziņas vai zvanītu, vai arī šādu un tādu nofotografētu kaut ko, klausītos mūziku un pārsvarā tas arī ir viss. Un, ja man gribas paskatīties kino, tad es aizēju uz kino. Jā, patērējam bišķiņ naudiņas. Bet tālāk, tieši pie mūsu šīs te pašas rubrikas Nenogulē klausies, ir atzīmētas nedaudz tomēr ļoti mājaslapas, kas tā kā mūs mudina iepazīties. Un tātad ballītes visā Latvijā saucās nekādu tīņu, nekādu nemākulīgu iepazīšanās mēģinājumu topošo Kazanovu izpildījumā. Šajās interneta vietnēs tiekas tie, kuriem ir īstais vecums, un mēs atklājam, ko tur meklēt. Tāpēc, kā pirmā ir piedāvāta www.otrapuse.lv. Grēta, vai tu zini, ko šajā mājaslapā meklēt? Man tur nav ko meklēt, uzreiz atbildēšu, bet noteikti tie, kuriem nav otro pusīšu un ir izmisums, ka vajadzētu vai gribētos, tad es domāju, ka šī ir ļoti tāda laba mājaslapa, kurā atrast varbūt kādu, ar kuru pavadīt siltos un jaukos vakarus mājās zem sēdziņas, skatoties kino. Zini, tu tagad sevi izaicinājusi ar ļoti provocējošu jautājumu. Kādu? Vai tev ir otrā pusīte? Nē, pat laba nav, bet vispār es tā īsti nepievēršos šādām lietām.
Kas nāk, tas atnāk, nav īpaši jēgas neko meklēt. Nav jēga iespringt vienkārši, vai ne? Tieši tā. Tā, nu labi, tad nākamā mums ir piedāvāta linkedin.com. Ko tas varētu nozīmēt? Nezinu. Pēc Neesmu dzirdējis. Pēc angliskā nosaukuma LinkedIn. Nu, es arī īsti nesaprotu, bet tas ir noteikti saistīts ar karjeras iespējām, kurā var iegūt kontaktus jaunus un varbūt katrs arī kādu labu darbiņu vai arī kādu jaunu izdomu savam biznesam. Nu, jā, šāda mājaslapa, es domāju, ka ir ļoti nodara jauniešiem, kuri meklē kaut kādus savus dzīves ceļus, pa kuriem iet, izvēlēties savas īstās lietas, kurās bīdīt savu karjeru. Un, jā, es domāju, ka tāda mājaslapa ir pat labāka nekā otra puse LV. Bet mēs jau nenosodam nevienu, kurš kaut ko meklē. Jo mēs visi tomēr kaut kur dzīvē mēģinam izsisties. Un es domāju, ka tā būtu laba iespēja jauniešiem. Nākamā mājaslapa, manuprāt, ir tiešām ļoti, ļoti noderīga. Īpaši arī man, iepazīstoties šodien pirmo reizi šo mājaslapu, liekas, ka tā ir fantastiska iespēja izpausties jauniešiem, kas raksta savu dzēju. Un mājaslapa saucās www.livejournal.com. Tā kā tur var publicēt savu dzēju, dzējoļus un sameklēt savus dvēseles radiniekus. Nu, jā, tomēr es domāju, ka tāda radoša pieeja visam šajā dzīvē arī ir ļoti liela nozīme tam. Jā, man patīk dzēja, un es ļoti bieži lasu Zanes dzējolīšas, kuras slepeni uzroku kādā kladītē. Tā kā es īstenībā, jā, Zani, varbūt tev vajag pieteikties, varbūt vajag aizsūtīt savu kādu dzējolīšu. Varbūt kā kāds var ievēro, vai ne? Tieši tā. Jā. Sacerēs dziesmu ar taviem vārdiem. Jā. Tas būtu skaisti, jā. Es domāju, ka varbūt arī daudziem tā ir Man jau pirms kāda laiciņa prasīja mūsu slavenā kārtiete Madara Grēgere, ka viņa, es biju teikusi Facebookā, ka es rakstu dzēju un rakstu vārdus, un viņai bija radusies ideja, ka varētu sacerēt. Jā, jo vienkārši ir ļoti daudz cilvēku, kur spēj izpausties tā tieši vārdos, bet nezinu, kā to apvienot ar mūziku. Un šī ir ļoti jauka iespēja, ka var satikties divi cilvēki un uztaisīt kādu brīnišķīgu skaņdarbu. Bet es atbildēju, ka nē, tāpēc, ka man kaut kā, neteiksim, ka man, ka man nav pārliecība par to, ko es rakstu, bet drīzāk tas, ka man... ka cilvēks, kas viņu iesaista mūzikā, viņam nav tās sajūtas, ar kādām es esmu rakstījusi to dzēju. Jā, bet līdz ar to tā mūzika var būt, piemēram, tuc, vai ne? Ieraudzīju tevi debesīs, tuc. Tas nav, ja es rakstu viņu raudot, vai ne? Galīgi neies kopā. Protams, jā, bet ja tas tāds pēc pasūtījums, ka man vajag tādu dziesmu par tādu tēmu, tad, protams, visi jau mēs ieliekam kaut kur savas emocijas, un katram tā ir sava interpretācija par šīm lietām. Nākamā mājaslapa visiem zinām, tā ir www.draugiem.lv. Un patiesībā tas, ko es varu teikt, ir tas, kā uzrokot mājaslapu Facebook.com. Es ar laiku vairāk iemīlēju tomēr Facebook, jo es nezinu, it kā nešķiet, ka viņā ir tā ātrāka darbošanās un viss pārējais, bet arī lielākas tās iespējas, viņi ir, manuprāt, pat sarežģītāk nekā draugiem. Bet kaut kā man liekas, ka tur es esmu kontaktā arī ar tiem, kas tā kā vairāk kaut kur starptautiski izsijāti. Jā, man bija tāda situācija, ka es nebiju Facebookā ļoti, ļoti ilgi, un visi mani draugi teica, ka tev jau sen vajadzēja Facebook, bet es domāju, ka, ja man ir draugiem.lv konts, tad es domāju, man Facebooks nebija vajadzīgs, jo tie paši cilvēki arī man tagad praktiski arī ir Facebookā, bet Facebook es izveidoju, savu Facebook kontu es izveidoju tikai tad, kad es biju Itālijā, jo man tātad sanāk, ka man sāka būt starptautiski draugi, kas dzīvo Itālijā no visādām pasaules malām. Jā, tas man tiešām noderēja ar viņiem uzturēt kontaktu un apmainīties ar ziņām, kā katram iet. Un tas tiešām ir pluss tam, ka ir tāda mājaslapa un ka man nav jāsarakstās ar e-pastiem, kas ir diezgan novecojuši. Bet, Facebooks tiešām man daudz ko ir devis. Tā, un kas mums ir nākamā un pēdējā ir www.django.com, kurā ir iespēja iepazīties ar vīriešiem, vadoties pēc viņu mūzikas gaumes. Tas gan varētu būt interesanti. Tu nezinu.
tas ir tā apmēram, kā tai teicienā neskati vīru pēc cepures. Tas tāpat, ja es uz viņu pastīšos pēc mūzikas galvas, tikpat labi man viņš nepatiks nekā savādāk. Un arī uz šīs nots mēs paliekam, lai turpinātu jau vēlāk ar nākamo rubriku. Un tā mums ir nervu skutinošā rubrika. Vai tu zini, ko šajā rubrikā parasti mēs runājam? Gluži nezinu, bet iespējams, ka tās ir kādas skaistas un saldas baumas par kādām slavenībām. Visdrīzāk, tas ir par vīriešiem parasti. Tāpēc parunāsim par to, ko klusē vīrieši. 20 patiesību, ko viņš tev nekad neatklās. Sākam. Pirmā patiesība ir tātad. Tavu labāko draudzeni viņš nevar ciest, bet varbūt pacieši viņu pat par daudz labi. Man tā kā jāpiekrīt, vai tev tā kā jāizsakās par to? pussekundes izteikšanās slikti. Jā. Nē, es domāju, ka tas ir atkarīgs no cilvēkiem, jo cik cilvēki, tik viedokļi. Labi, nākamā. Pēc katra strīda viņš nodomā, ja man vēl būtu mana spēļu konsole. Ja būtu, tad būtu, bet tā kā nav, tad nav. Trešais. Beigās viņš ar tevi ietu gultā arī tad, ja tu nebūtu ne tik skaista, ne tik gudra, ne tik asprātīga un mīļa. Tātad viņš iet, jā? Jā. Tad jau viņš ir ritīgs bronču mednieks. Ceturtais. Viņa māte tev patiešām ienīst, un tev to neteiks. Nē, negluži. Es nevaru šim piekrist. Noteikti nē. Tas atkal var teikt to, ka cik cilvēki tik viedokļi. Labi. 5. Viņa karjera ir neveiksmīga galvenokārt tāpēc, ka kosmiskās kaujas internetā ir tik slikti apmaksātas. Lai arī kas tas būtu, vīrieši, tas, ko jūs mums noklusējat, ir varbūt pat labāk, jo citādāk mēs neko no tā nesaprastu. Mars ar Venēru satikās. Jā. Sakāvās. Labi, 6. Tavs īsais matu griezums iespējams ir moderns, taču ar gariem matiem tu būtu seksīgāk. Pilnīgi piekrītu. Man nepatīk sievietes ar īsiem matiem, tā kā meitenes atstājiet garus matus, jo puišiem tiešām patīk gari mati. Ja jums nav gari mati, lūdzu, ejiet un pieaudzējiet. Tūlīt pat. Jā. Tā, 7. Kad viņš patiešām vēlas runāt, tad viņš dodas uz savu iemīļoto krodziņu ar draugiem. Tā ir. Un tas ir 100% taisnība. Un viņš izslēgs telefonu, un viņš neatbildēs 3 dienas, viņš nenāks mājās. Galvenais, ka viņam būs ar kopā. Nē, tas arī ir atkarīgs no situācijas. Ja viņam gribas parunāties ar puišiem, par meitenēm, tad, protams, ka viņš ies uz klubu, bet ja viņš, vai bāru, bet ja viņš grib parunāties, vienkārši parunāties par dzīvi kā tādu, viņš arī var parunāties ar meiteni. 8. Sieviešu bildes, kas ir atkailinātas, viņu piesaista tikpat lielā mērā kā kotlete ar sojas mērci. Šaubos. Es domāju, ka kotletes noteikti nav tik seksīgas kā meitenes ar nedaudz atkailinātām ķermeņa daļām kādos žurnālos vai portālos vai vēl kaut kur. Tā, mēs mazliet pārbaudām paralēli arī Twitter kontu @turara.lv un gaidām no jums tātad ziņas, mīļie klausītāji. Redz, Salvis ir kaut ko ietvītojis, man jau te parādās, vai ne? Forši. Labi, bet mēs turpinām. 9. Viņš domātu daudz biežāk mīl tevi, ja viņam to nevajadzētu tik bieži tev apgalvot. Ja puisis māk meitenei to parādīt, tad nekas nav jāsaka, jo vārdi bieži vien ļoti ātri apnīk. Cik gudrā tu mums tas ir. Tā ir dzīves patiesība. Labi, tālāk. Lai kas tas bija. Spontānu darbošanos gultā jau pirmajā randiņā viņš neuzskata ne par ko sliktu. Nevajag puisi nobaidīt. Īpaši, ja viņš vēl ir ļoti jauns, vai jūs abi esat ļoti jauni. Tas ir neticami, cik daudz pūļu tu ieguldi savu dzīvokļu labiekārtošanā un cik dziļi vienaldzīgi tas viņam ir. Slikti, jo man liekas, ka vide, kurā mēs dzīvojam, mūs padara labākus un mūs nomierina vai atvieglo kaut kādā ziņā. Un, protams, vienmēr ir patīkamāk atgriezties skaistā dzīvoklī sakoptā nekā vienkārši kaut kur. Tas bija tāpat kā ar to teicienu, ka tu vīrietim prasi, kā bija, vai uz kuru filmu tu vēlies iet, un ja viņš pasaka vienalga,
tad? Tas nozīmē, ka viņš ies ar tevi uz tiešām vienalga, kuru filmu. Aha. Bet, ja sievietē pētās, kuru filmu tu ies, un ja viņa atbild vienalga, tas nozīmē, ka tev jāpārjautā viņai vēl 150 reizes, jo patiesībā viņai ir Aizvedīsi meiteni uz Bojeviku, būs baigi slikti. Puiši nedara tā. Labi, turpinām tālāk. Internetā viņš slēpus novēro, vai pie viņa bijušās jaunais draugs ir vai viņa bijušās draudzenes draugs ir pievilcīgāks par viņu. Tā ir, bet, ja godīgi, No bet pašas tas ir pieredzes pilnīgi apusēji. Arī meitenēm ir tieši tāpatām precīzi. Labiņi, tālāk. Pētot, kas notiek zem motora pārsaga, viņš arī neredz neko vairāk kā tu. Tas gan ir slikti, jo, man liekas, labi, meitenes ir, ja viņas ir gudras saistībā ar tehniku un ar visādām tādām lietām, tad tas ir ļoti, pat varētu teikt, seksīgi un pievilcīgi un ļoti puišiem tas patīk. Bet, ja puisis ir stulbs kā zābaks, es atvainojos par izteicienu, tad gan ir slikti, jo, ja meitene nezinās, ko darīt, tad vismaz puisim tas būtu jāzina. Labi, ne jau jūs abi pieņēmāt lēmumu dzīvot kopā, bet kādu dienu viņš to vairs nebija spējīgs novērst? Kopā dzīvošana ir tāda ļoti interesanta lieta. Tas ir jādara tad, kad tu tiešām esi pārliecināts par to cilvēku, tu esi viņu pārbaudījis ļoti daudzās un dažādās situācijās. Tā kā kopā dzīvošana tā ir pati pēdējā lieta, ko vajadzētu darīt attiecībās. Bet, zini, tas pats arī attiecas uz grūtniecību. Tas var sanākt arī ļoti nejauši. Tas tā, ups, here I come, bet... I got go. Jā. Jā, labi, 16. Viņam labāk patiktu, ja tu valkātu garus zeķzābakus, lai arī tie nav tik ērti, kā tavi atbaidošie UGG. Kā es saucu viņus par lācīšiem? Jā, ļoti daudziem puišiem liekas, ka kājas ubīšos izskatās tā kā lācim. Vai arī tā kā man viens puisis teica, es dzirdēju, ka viņš gāja savu draugu no mugurpuses paskatījās uz maniem zāgiem un teica, reku, teletūbīs skrien. Nē, ļoti daudz, arī citiem pušiem liekas, ka tās varētu būt čības, tāpēc viņiem pilnīgi vienalga, cik ērti viņi ir labāk staigāt kaut kādos smukos apavos nekā savos atbaidošajos UGG. Un tālāk kaut kas tāds tiešām pikants. Viņa trešdienu pokera turnīru drauga Kaspara vārds īstenībā ir Sabīne. Es nekomentēšu. Nākamais. Nesen esot kopā ar Sabīni pārplīsa Jā. matu gumija. Matgumī, tātad mēs to tagad tā mūsdienās saucam. Tas ir vienkārši pretīgi. Ja tu esi attiecībās un ja tev tas cilvēks ir kaut cik svarīgāks kā tikai par patikšanu vai simpātijām, un ja jūs esat kopā, tad labāk ir nemelot un pateikt, ka interese ir zudusi, nekā krāpt otru un sāpināt un pēc tam pašam slikti justies. Bet es vakar skatījos ļoti labu filmu, un es to arī ierakstīju Facebookā, man liekas, 50 reizes to, ka es redzēju vakar filmu ar nosaukumu The Last Kiss. Jā, es redzēju. Jā, un tā filma tieši ir par to, ka vīrietis nav precējies ar savu savu draudzeni, bet viņi gaida kopīgu bērniņu, un viņš tiešām ļoti, ļoti nobīstās no tā visa, zināms, ja. Bet ir tā, ka viņš iemīlējās jaunākā meitenē, tikai tāpēc, ka viņam liek justies jaunākam, un arī, viņš dzīvo bez raizēm. Viņi, viens skūps, divi skūpsti, tad jau gulta, un tā, un viņš pēc tam aizgāja pie savas tās draudzenes, kur gaida bērniņu. Un viņš viņai skaidri gaiši pateica, acīs skatīdamies, ka jā, viņš to izdarīja, un viņš negrib viņai melot, bet viņš to nožēlo, un viņš grib palikt kopā ar viņu uz visu atlikušo mūžu. Nē, tas arī man... Viņa piedeva. Es personīgi nekad dzīvē nespētu piedot, un es arī iesaku arī nepiedot, lai vienkārši tā ir kā mācība jums un tam otram cilvēkam. Piedot tādas lietas nevajag, tad labāk ir... Ja ir kaut kāda simpātijas pret vēl kādu citu, labāk to ir pateikt pirms viss ir noticis, nekā pēc tam, jo pēc tam to var uzzināt arī nejauši no kāda cita, un tad sanāk kulties savos melos, un to es jums neiesaku. Un kas mums te vēl paliek? Vēl divi. Beigās vislabāk tu viņam patīc tajā vecajā klētiņā, kas tev bija mugurā, kad iepazināties. Tā saka parasti vīrieši. Vīrieši neatcerās parasti, kas bija pirmajā reizē mugurā. Nē, vīrieši atcerās kaut ko citu. Kā izskatījās, kāds bija smaids un kā smaržoja vai kaut ko tam līdzīgu. Bet, protams, tur ir jābūt kopā 100 gadus, manuprāt, lai kaut ko tādu vēl ilgi atcerētos.
Un 20. pēdējais fakts, ja tic stāstiņiem, ko viņš klāsta saviem draugiem, tad 2 reizes dienā tu izpildi pilnu programmu ar dažādām... Daudz punktīti. To nedrīkst teikt. Vēl nav 10, vēl nav 12 vai nav. Nē, te varētu būt arī, ka kāds nepilngadīgais mūs klausās. Nu, tā arī noteikti, vai ne? Nu, tā. Bet labi, mēs to esam izrunājušas un par ķermeni un par ķermeni un vēl par pāris nervus kutinošajām ziņām mēs parunāsim mazliet vēlāk pēc šīs te dziesmas beigām. Bet pēc tam atgriežamies ar spēli. Varētu teikt, ka tā drīzāk nav spēle, bet tie tā tādi āķīgie jautājumi Grētai ne par personīgo dzīvi, jo nevajadzētu aizskart tomēr cilvēka komforta zonu, bet noteikti tiešām ļoti interesanti būs. Tā kā paliec kopā ar mums. Paliec kopā ar mums. Mums ir savi kontakti, un mums čatu priekšā lasa manas mīļās Zanes mamma Inta. Sveiciens Intai, un sveiciens arī Ģirtam. Paldies tev! Ģirtiņš, sveiciens tev šajā dienā. Viss ir kriti, viss ir labi. Paldies visiem, kas mūs klausas. Paldies visiem tiem, kas dzīvo ārzemes. Paldies visiem tiem, kas raksta dzēju par Latviju. Pieņemsim, tas ir Fernando. Paldies tev, liels. Paldies. Tiešām, Riga, tavs dzējolis ir tiešām fantastisks. Paldies. Bet tā. Atgriežamies pie realitātes. Mēs atgriežamies pie kaut kā fantastiska. Un tev vajadzētu iekārtoties tā, ka tu neredzi. Nē, es neskatīšos. Es neskatīsies? Nē. Labi, skaties. Nav jau pārsteigums. Tā, tie būs tādi tā kā izaicinošie jautājumi, bet tas nav uz laiku. Šobrīd tas ir vairāk tā kā uz tevi kā uz personību, tevis prezentēšana. Okay. Un centies, cik vien labi spēj. Un, ja tiešām ļoti labi pacentīsies, un es tev neizstīšu pupus. Krūtis, atvarēs krūtis. Pupi ir tikai govīm arī. Jā, tesmens par govīm. Runā par tevi. Labi, čau. Tad dabūšu šīs končiņas. Paldies. Bet es nevarēšu tagad. Zini, es atdošu tev. Nē. Nesadošu tev. Būs baigi slikti, ja es viņu sēdīšu. Nē. Nu, labi. Nē. Labi. Tā, labi, sākam, jā? Tu esi gatava? Jā, pilnībā. Un tev ir uz visiem jāatbild. Ok, un viss jāizdara. Jā. Tā, es uzslēgšu kādu labāku un jāstrāk mūziku, lai mums te viss tā baigi čotnī. Tas ir, lai mums te viss vienkārši fantastiski iet, vai ne? Kaut ko tādu... Atstāja ļoti jauku mūziku. Nē. Nē, šī būs man nobeiguma dziesma. Šī ir fantastiski. Sāksim mēs ar Don't Worry, Be Happy. Man bērnības dziesmiņa. Nu, re. Ļoti labi. Zana, Ja? sākam. Tā, sākam. Uzsauc tostu par savu māsīcu, kas precas. Mīļā māsīca, precies nost. Laid pasaulē daudz gudras, skaistas bērniņus. Esi laba sieva savam vīram visās jomās un vienkārši paliekat kopā ar mums. High five! High five! Yes. Jā, baby! Nākamais. Pastāsti, kā uzcep pankūkas. Pankūks, tātad beļinčikus vai drīzāk parastās, bet plānās pankūks. Plānās pankūks, tātad ņemam olas tik, cik mēs esam ēdāji. Un tad sakuļam oliņas, bet bēram klāt cukuru. Sakuļam cukuru un ar oliņām, un tad lejam klāt pienu un uz aci liekam visu pārējo, kas tur ir vajadzīgs. Tātad miltus. Tāda visai konsistencei vajadzētu sanākt tādai, ka mēs paņem ar karotīti un tā viņš tā ļoti viegli tek. Tātad tad mums sanāks plānās pankūkas. Viss tikai pēc garšas. Nav tādas receptes, ar kuru varētu uztaisīt ideālas pankūkas, bet jūs varat tādas uztaisīt tikai no sevis paša. Cik varētu maksāt zirgs? Oi! Es zinu, ka ļoti labs sacensības zirgs maksā apmēram 3000 eiro. Vai tev ir zirgs? Man nav zirgs, bet toties manai ļoti jaukajai manikīra meistarei, kas nodarbojas ar zirgijāšanu, ir zirdziņš, un viņa ļoti par viņu rūpējas. Nē. Viņai ir īsts sacensības zirgs, kas ir ļoti, ļoti gudrs un ļoti labs zirdziņš. Klausies. Nu? Tagad ašais jautājums. Nu? Ponijas un vienradzis, kā ir kopā? Ponu vienradzis. Ponadzis.
Visa labi. Turpinam. Nākamais pastāsti kādu latviešu mīklu. Kas notiek pirmdienas vakaros 7:00 vakarā? Ļoti jaukā atmosfērā tieši šeit. Maza mīkliņa, uz kuru nav jāatbild, jo mēs zinām, ka mēs esam raidījumā Tur ārā. Radio runā skaļāk. Vienmēr to runā skaļāk. Runā skaļāk. Jā, runā skaļāk. Labi, cik Krievijā maksā cigaretes? Ui, ļoti lēti. Ļoti lēti. Es tik nezinu, cik, bet es zinu, ka baigi lēti, jo visi ievad no Krievijas ļoti daudz pilnīgi blokos cigaretes, jo tur ir tik lēti, ka vispār varētu pīpēt visu dzīvi un nenomīt. Johaidi. Labi, cik maksā viena pirmā stīga ģitārai? Nu, ja tā ir metāliska stīga, kuru jāuzstāda ar īpašām metodēm, tad noteikti kādi 20 lati, bet es nezinu, man nav pilnīgi nekādas nojausmas, kaut gan man ļoti daudz draugu apkārt spēlē ģitāras, un visi apkārt man spēlē visādas mūzikas instrumentus. Man pilnīgi nav nekādas saprašanas par to pilnībā. Un labi, pēdējais jautājums. Kā no Jēkaba kazarmām aiziet līdz konventa sētai? Tas gadījumā nav viens un tas pats. Ne? Ja? Nezinu. Man nav nejausmas. Man arī īstenībā likās, ka tas ir viens un tas pats. Ja godīgi, man liekas, ka tas ir viens un tas pats, bet otrām kārtām ir tas, ka es ļoti labi pārzinu Rīgas ielas, bet Vecrīga man ir tā kā mazs labirints. Bet man ļoti patīk Vecrīgā, jā. Lūk, Greita ir nopelnījusi konfektes, tās viņa apēdīs braucot uz mājām, jo, Super. Nu redz, tā nu ir sanāca, ka viņa ir atbildējusi uz visu, izpildējusi savu uzdevumu, un aplausi viņai, un klausāmies Bob Marley. Pārējais, ka malacīts. Es jau sāku atvērties, īstenībā es nākšu nākamā nedēļa arī. Jā, bet īstenībā es varētu arī pagūt, bet jums jau par šito neko nemaksā, vai ne? Tas vienkārši tāpatām labdarība. Sagi, cik mums vēl paldies laiks ir? Jā, bet mēs turpinām, un bišķiņ pastāstīsim par vēl arī nervus kutinošās ziņas, kas mums te vēl ir mazliet aizķērušās. SMS spēlītes, kā viņu savaldzināt ar SMS. Un te nu mums ir pāris ekspertiņi, vai ne tā teikt, pāris ekspertiņi. Skatāmies, kas te mums te rakstīts. Un kā saka Ingemārs Dzenis, barista viņš ir, noteikti strādā kādā kafejnīcā, vai arī, nezinu, visdrīzāk kafijas, jā. Tad pirmkārt, ko puiši atzīst? Tātad piedalās Ingemārs Dzenis, piedalās Oskars Ostrovskis, Mārcis Baltskars un Pēteris Senkāns. Mārcis Baltskars, starp citu, ir ļoti, ļoti labs fotogrāfs. Viņš man ir fotografējis un uztaisījis man burvīgas bildes reklāmā ir dieviešu zeķu bikses, ne, bet zeķturi. Nu, super. Nu, redz. Zānes mamma Intiņa mums uzrakstīja tikko īziņu. Konverta sēta nav, kur Jēkaba kazarmas. Jēkaba kazarmas ir pie Pulvertorņā. Konverta sēta ir pie galerijas centrs. Tas tā tiem, kas kādreiz kaut kad ir apmaldījušies un meklē kādu no šiem Tas arī punktiem. Jā. Mums arī jānodara. Jā, labi, bet turpinām ar to, ka kas tad labāk, īziņa vai zvans? Un puiši viennozīmīgi atzīst, ka viņiem labāk patīk, ja zvana meitenes. Jā, man arī labāk. Zvana, jo īziņas bija agrāk, bet tagad ir zvani, jo zvanot tu dzirdi, kā otrs cilvēks reaģē, un viņam patīk dzirdēt. Jā, man arī, man patīk saņemt labāk zvanus, un man pašai patīk labāk arī zvanīt. Es jums pateikšu tā, mīļie cilvēki, ja jūs vēl nezināt nevienu traku SMS rakstītāju, tad tagad zināt, ka tā esmu es. Jo man mēnesī aiziet 1500 īziņas. Man vairāk. Nopietni. Labi. Man vajag aizraušanos. Labi. Turpinām. Ko tu domā par SMS simboliem? Un puiši raksta, ka pārsvarā daudzi tos lieto automātiski. Būtu labāk, ja mēs no viņiem atbrīvotos, jo tie ir tā kā, apmēram, ja tev nav ko teikt, ja tu neko nejūti, tajā brīdī tu uzliec smaidiņu. Tā ir, jā, man ir tieši tāpatām. Un kādus saīsinājumus puiši lieto visbiežāk? Nu, daži no viņiem saka, ka neko nelieto, cits saka, ka lieto UTT vai kas, kā kaut kam, jā, vai kaut ko.
Skaidrs. Skaidrs, jā, vai ok. Ok, jā. Tas jau ir pašsaprotami. Kā atbildēt uz svešinieces jautājumu, ko šovakar dari? Puiši saka, ka atbildēt uz sēžu mājās, kas raksta. Vai arī neatbildēt neko, visdrīzāk. Vai arī kas tu esi. Tad, jo garāka īziņa, puiši saka, jo tuvāks cilvēks, vai arī grib iepatikties un tāpēc izrādās. Vai arī sapiņķerētas domas, vai arī čaklāks cilvēks, vai arī pilna īziņa glupību. Es parasti rakstu no sirsniņas. Es tiešām rakstu. Mums ar Zani ir tādas īziņas dažreiz, ka man liekas, ka tur veselu grāmatu varētu sarakstīt par šīm īziņām. Viņas ir šitī garas. Jā. Tā kā jā. Puišiem nedrīkst rakstīt. Man teica kaut ko tiešām ļoti, ļoti noderīgi iemācīja. Ja tu raksti puisim īziņu un tiešām cer no viņa kaut ko sagaidīt, vienalga, vai tev tas ir, vai tu esi rakstījusi ar izsaukuma zīmi vai punktu, vienmēr iespraucina kaut kur to jautājumu zīmi, jo tad viņam ir iemesls atbildēt. Jo, ja tu uzrakstīsi, pieņemsim, es šovakar biju uz kino, bija baigi forši, protams, ka viņš neko neatbildēs, jo tu jau viņam neko nejautā, bet principā tu viņam izsaki to, kur tu biji un gribētu kaut ko sagaidīt kā atpakaļ no viņa. Bet tāpēc labāk, mīļās dāmas, lūdzu rakstiet beigās kaut vai ok, jautājumu vai arī labi, vai arī ko dari, vai arī kā tev gāja, un tā arī turpināt. Labi, bet pēdējais. Īziņas, uz ko meitene nevar neuzķerties. Puiši saka, ka tā ir svešai nerakstītu, bet zināmai tas jau individuāli. Nevaru par tevi nedomāt, uz šādu īziņu meitene varētu uzķerties. Un tad vēl pēdējais, ko varētu nosaukt, ir pazīstamas parasti uzķeras uz komplimentiem, bet tam jābūt pārsteigumam. Protams, patīkami vienmēr saņemt pārsteiguma īziņu ar komplimentu no kāda ļoti jauka cilvēka. Jā, klausējās mani. Tā viši. Bet labi, mēs ar pēdējo rubriku un pēc tam vēl viena spēle, tiešām ļoti forša spēle. Un labi, necitēsim to, kas ir rakstīts vairāk nekur kādos no šajiem krāšņajiem žurnāliem. Jā. Bet parunāsim par to, kā tu sevi uzturi, lai būtu veselā miesā, vesels gars. Pārsvarā ir tā, ka es vispār, ja ir kādreiz sanāk saaugstēties, es pieturos pie tautas metodēm, pie tējiņām, pie medatiņa, pie siltas segas. Mājās sēdēšanas un tādām lietām mēģinu zāles nedzert, bet, ja tas vienkārši mēs runājam par to, kā es uzturu sevi formā un pie labas pašsajūtas, tad es vienkārši mēģinu ļoti bieži būt svaigā gaisā, mēģinu daudz visādi aktīvi tur sevi uzturēt formā, bet, pagaidām man tā ir tāds laiks pienācis, kad man nav tā brīvā laika tik daudz, lai varētu iet uz kādām sporta zālēm, bet es daudz staigāju, es visur mēģinu iet ar kājām, es ēdu ļoti veselīgus ēdienus, mēģinu nedzert kolu, kas ir gandrīz neiespējami, bet viss pārējais, es ļoti mazētu saldumus un tā. Vai tu vingro šobrīd? Pat laba nav laika, bet es ļoti, ļoti labprāt iet uz jogu, jo joga nomierina gan ķermeni, gan prātu, un tas viss kopā liek tā aizmirsties, tā ieiet kādā citā dimensijā. Vienkārši aizmirst par ikdienas lietām, par ikdienas stresiem. Jā, protams, kad ir kaut kādas saaugstēšanās, tad dzeram zāles vai labāk Es saku, pie tautas metodēm pieturos, jā. Un galvas sāpes arī? Nedzeram nekāds ibumetīns? Nē, jo man ir tā, ka pieņemsim, es iedzeru ibumetīnu, man sāp galva, es iedzeru ibumetīnu, un man sāk sāpēt vēders, bet galva nav pārgājusi. Tāpēc es tieši es labāk iedzeru kolu, kas ir vēl lielāks, tā drāņķis. Bet atkal savukārt kola man atlaiž visus savus. Kā saka kola? Holandē kola ārstē pilnībā visu. Jo arī šeit mana māsīca, viņai teica arī holandietis, un viņiem mājā kolas ir, man liekas, ārprāts. Tur varētu būt kastēm kolas. Kā sāp galva? Kola. Vēdersāpes? Kola. Temperatūra? Kola. Tam līdzīgi, un izārstējās cilvēks. Bet nesen man arī bija tāds tieši... Un pēc tam var diabetu dabūt. Es nezinu. Nē, man nesen bija tieši tāds, tieši var tagad pateikt konkrēti tādu gadījumu, kad bija man pazīstamiem cilvēkiem vēdera vīrusu, viņi zvana un saka, kā lai ārstējās, un viņi,
ģimenes ārsts bija pateicis, dzerat kolu. Jā, Nekāda tā ir. zāles, dzerat kolu. Tā ir. Tā kā jā. Labi, skaidrs. Un tas, ko es varu pateikt par savu veselību, es vienkārši ticu tam, ka visas slimības ir galvā. Nu, redz, cik jauki. Ujopcik. Paldies tev, Laura, par ziņojumu. Jā, es pilnīgi piekrītu tam, ka noteikti arī mazos bērns ārstē ar kolu. Bet, Zīdaiņus nē, bet gan jau kaut kāds 7-gadnieks, jā. Labi, bet tagad mēs turpinām ar tiešām kaut ko ļoti, ļoti fantastisku. Un tā ir mūsu nobeiguma spēlīte, ašie jautājumi. Sāksim noteikti uzdodot Grētai jautājumus. Atbilžu variantus došu. Un tev būs jāiekļaujas aptuveni pārstajos jautājumos. Aptuveni 4 minūtes būs, ja? 4 minūtes, un pēc tam mēs beigsim ar raidījumu ar horoskopiem, ar ko mēs parasti beidzam. Tā es uzlikšu to ātri kaut kādu foršu dziesmiņu. Un tā būs šī te. Tā, labi, mēs varam sākt, ja? Nu tad spied starts. Cik dziļi zaķis skrien mežā? Tālu, netālu, līdz vidum. Līdz vidum. Okay. Cik dziļi pīle iebrien ūdenī? Netālu, augstu, zemu, kamēr slapš, kamēr vairs nevar kājām zemi aizsniegt, kamēr olas neteikt. Visnotaļ, es domāju, ka uz šo jautājumu mana atbilde ir tad, kad vairs nevar ar kājām aizsniegt. Jo tad arī cilvēks sāk peldēt, kad viņi vairs nejūt dīvainu ar kājām. Tieši tā. Nākamais. Gailis lido, nolaižas uz kalna, izdēj olu, uz kuru pusi ola ripos. Gailis vispār lido? Gailis vispār nedēja olas. Pirmām kārtām, otrām kārtām, man liekas, ka vistas nelido, tad arī Gailis nelido. Jā. Tieši tā. Gailis taču ir vistas bērns. Nevar jau saprast, Zin kā, es sapratu, kāpēc es tev nevaru saukt tos atbilžu variantus, jo es tev nosaucu atbilžu variantus kaut kur galvā, es domāju, un beigu pareizo atbildi izlašu šeit. Labi. Tā. Kur zaķim vissiltākā vieta? Padusē. Uz pannas. Forši. Nē, padusē. Labi. Kāda slimība uz zemes vēl nav redzēta? Es nezinu. Jūras slimība. Ok. Okay, go. Kurš Latvijā nēsā vislielāko cepuri? Lady Gaga. Viņš nav, bet viņa nav Latvijā. Viņa nav Latvijā. Tātad? Oi, nezinu. Tam, kuram vislielākā galva. Bet kuram ir vislielākā galva? Atkal pretjautājums. Jā, tāpēc šis jautājums neskaidrs. Nē, labi. Kāds nieks var pāraut ķēdi? Kāds nieks var pāraut ķēdi? Solis pa kreisi. Stiprinieks. Nieks. Stiprinieks. Ja? Labi. Kurš pols ir visiem sasniedzams? Sīpols. Sīpols. Sīpols, tad sanāk. Come on. Kāds smurdziņš, ne? Okay. Labi. Kādi oļi ir grāmatā? Āboļi. Dzejoļi. Labi, kaut ko normāli. Kurā pusē krūzītē ir rosa? Abās. Ārpusē. Ļoti gudrs atklājums, mīļie. Ņemat to vērā, ka krūzītē osa ir ārpusē. 2,27 strādā. Okay. Cik ilgi pasaulē dzīvoja visgudrākais cilvēks? Līdz viņš nomira. Tieši tā. Tieši tā. Bez kā nevar izcept maizi? Bez miltiem. Bez garozes. Viņa viņu meklē, viņš viņu meklē. Kad viņa viņu atrod, tad ir liela laime. Bet ja viņš viņu atrod, tad viņai gals klāt. Nāve? Viņš nāve. Viņš nāve nav. Tad es nezinu. Suns un blusa. Okay. Bet suns blusa nekad neatrod, tāpēc, ka viņi ir pārāk maziņi. Bet suns ir pārāk liels un stulbs. Kādā krūzē nevar iesmelt ūdeni? Tukšā, nē, caurā. Jā, tieši tā. Tukšā? Caurā. Kāpēc cilvēkam vajadzīga galva? It kā lai domātu, bet es nezinu, varbūt ir vēl kāds tāds iemesls. Kāpēc vajadzīga galva? Zana, es nezinu. Lai varētu uzvilkt cepuri. Oi, es nevēlu kā cepurs, piemēram, vispār gandrīz. Kā priekšā pāvests noņem cepuri? Spoguļu priekšā noteikti. Friziera.
Okay. Un cik mums vēl palika 2 jautājumi, ja? Vēl ir tieši 20 sekundes. Ok. Stīvais, līkais karājas, spalvainais noskatās. Stīvais, līkais karājas, spalvainais noskatās. Kaķis un dasa. Un pēdējais. Kāpēc zaķis lec pār kalnu? Tāpēc, lai redzētu, kas ir otrā pusē. Ne, tāpēc, ka nevar izlīst tam cauri. Okay. Es noteikti nebūtu atbildējis šiem jautājumiem vispār, tā ka es tev piedodu par to, ka tu zināji atbildi tikai uz vienu jautājumu. Un šis te končis arī būs tev, bet mēs padalīsimies. Un cilvēki, mēs tūlīt atgriežamies pēc... redz, cilvēki, mīļie. Raidījums pirmdienas vakarā ir izskanējis. Sākām 19.00 un beidzam 20.00 un pāris minūtītēs. Un skanot pēdējai dziesmai, mūsu noslēguma dziesmai no filmas Project X. Cerams, ka tā jums patiks. Un paldies, Grēta, tev. Tiešām paldies. Aplausi, jā, fantastiski. Uhuhuhu. Tā kā mēs jau tiekamies nākamajā pirmdienā, cerams, ka kopā ar Madaru. Tā kā lai jums šovakar tiešām jauks vakars. Izklaidējieties, nekrītat visi galējībās. Neiet pārāk balēties, jā, nav veselīgi, bet vispār baigi forši. Īpaši jau pirmdienās. Īpaši pirmdienās, nu kur tā. Labi, jauku vakariem jums paliekat, sveiki un veseli.